atskatāmies vairāk kā 10 gadus atpakaļ no raidījuma Popkultūras akadēmija. Jā, nu ko, ieskatāmies? Labvakar! Mani sauc Dāvis, un es esmu laimīgs, ka varu ar jums atkal tikties, cienījamie skatītāji, mūsu zilajos ekrānos. Šovakar stāstīšu par visnotaļ aktuālām profesijām, proti zaķiem un kontrolieriem. Kontrolieris ir cilvēks, kurš pārbauda biļetes. Nu, kas ir? Nav jums biļetes? Kontrolierim ir apliecība. Katrs to uzrāda savādāk. Ja zaķis bēg, kontrolierim viņš ir jāaiztur. Ir arī tādi zaķi, kurus nevar aizturēt. Ja zaķis nav kompostrējis biļeti un nemaksā sodu, kontrolieris kompostrēs zaķi. Bla, 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 bla. Zaķis savos uzdevuma augstumos ir tikai tad, kad ir modrs, bet kad tā nav? Jūsu biļetīt, lūdzu. Biļetīt. Nu jā, jāsaka labi, ka tas bija tikai sapnis. Jā, nu tālūk kontrolieri strādāja pirms 10 gadiem, jā. bet vai šodien ir tādas pašas metodas? Varbūt ir, vienkārši mēs nevienu zaķi vairs neesam satikuši. Viņi vairs nav atgriezušies mājās no savu braucienu. Labi, bet tiešām, sākam rubriku Valters strādā. Pirmā profesija šonedēļ būs biļešu kontrolieris. Ir tāds teiciens, ka Latvijā jau bezdarba nemaz nav. Vienkārši viss ir izdarīts. Bet Sems zina, ka tā nav. Latvijā vēl ir daudz ko darīt. Tāpēc mēs iesākam jaunu seriālu, kur parādīsim, ko tu vari darīt. Šodien ir pienākusi kārta biļešu kontrolieriem. Kāda ir viņa darba ikdiena, kādus cilvēkus viņi sastop un ko vispār dara biļešu kontrolieris. Tūlīt pat skatāmies. Paldies. Paldies.
Godīgi? Un ko biļeti? Nāksies izkāpt ārā. Gatava apstāst savu kontroliera darba dienu. Kontroliera darba dienu ceļos no rīta 3. Tas jau ir pa nakti. Nu jā, sanāk pa nakti. Padzeru kafiju, izlasu ziņas un braucu uz darbu. Darba diena mums sākās 5 no rīta. Visi savācamies, uzzinām dienas plānu, kur mēs braucam, ko mēs darām, un braucam pa līniju vai reidā. Kā ieliek, vecākais kontrolieris jau. Jā, un līdz cikiem tad ir tā darba diena? Darba diena 8 stundas līdz pēc 2. Pēc tam tad tu brauc gulēt, ja? Jā, sanāk, kad pa dienu vairs neko citu nevar izdarīt. Wow! Labi, jā, tagad šodien mums, cik es saprotu, ir tas stāvošais reiz. Jā, uz vietas stāvam veidu kontrolē. Jā, tas nozīmē to, ka apturam kaut kādā brīdī. Mēs esam pie tramvaja, pie 11. Jā. Un tad kas notiek tajā brīdī, kad ir apturēts? Tajā brīdī tiek apturēts transporta līdzeklis, iekšā validatori tiek noblokēti, lai negodprātīgi pasažieri nenoreģistrētu kontrolas laikā. Kāp 6 kontrolieri iekšā pie katrām durvīm un veic pārbaudi. Tas arī viss. Tālāk bezbiļetnieki tiek izsēdināti ārā un notiek pārunas. Nu, un ko tad dara pārunās? Pārunās jau parasti liek cilvēkam saprast, kāpēc viņš brauc bez biļetes. Ja viņam liek to saprast, un viņš pats arī to saprot, viņš, protams, samaksā sodu, bet liela daļa jau, protams, mēģina visādi izvairīties. Visādas atrunas ir viņiem. Aizmirsu, pa telefonu runāju, somiņai rāvējslēdzējs salūza vai pazīstamo satiku. Ikdienā katru dienu ir savādāka situācija, bet pārsvarā jau atkārtojās. Bet tās atrunas jau bez mazvai var ierakstīt diktafonā, un rekur tagad ir šī, visu laiku. Protams, mēs jau cilvēkiem arī to sakam katru dienu, kad mēs šito dzirdam. Ja jūs mums pa dienu viens tāds esat, tad vēl mēs varētu saprast, tiešām cilvēkam tur mazāk dzīvē visādi situācija gadās transportā. Bet, ja dienā tepat stāvot, tepat uz vietas, jo 3 transporti nāk, un katrā transportā katrs saka, es nepaspēju, pietur ļoti tuvu. Tad, protams, ka mēs neticam. Ir arī sanācis, ka dienā vienu un to pašu vairākas reizes saistīt? Jā, bet tas bija kaut kā... Vīrs, protams, ka sanācis. Bija viena situācija, kad sestdienas rītā braucām pa 5. tramvaju. Cilvēks pēc ballītes aizmiga. Vienreiz viņu nosodīja, viņš izbrauc jau apli caur Iļģa ciemu. Es viņu modinu atkal, viņš atkal atlaustās, saka biļeti. Viņš tāpat arī vēlreiz sodu samaksā. Tā ir jā, bet reti jau reti. Kas ir kašķīgāk? Jaunieši, vidējā vecuma vai tomēr arī pensionāri? Pensionāri paši pa sevi ir kašķīgi. Viņi jau tā laika cilvēki, tā gada gājumi viņiem. Viņi uzskata, ka citreiz viņš pasaka, nevajag aiztikt mani, ja es paskatieties, vai te es izskatos pēc bezbiļetnieku. Mēs jau arī viņiem sakam, jūs tā kā arī esat cilvēks, ja pārbauda vienu, pārbauda arī otru. Bet, protams, kašķīgi ir piekdienas, sestdienas vakarā piedzērušies jaunieši. Jā, tie ir kašķīgi. Ir tas klopi arī vēl, jā, protams, bet es saku, ja neprovocē tur viņus pats un tur nesaka viņiem kaut ko tādu aizskarošu vai aizvainojošu, tad arī var sarunāt un izrunāt. Viņi arī saprot, jā, mēs braucam, bet viņi arī tad samaksā pārsvarā. Ko, piemēram, dara, ja cilvēkam tiešām uz vietas nav ko samaksāt, viņš nevar to sodiņu nomaksāt, un kas notiek tajā gadījumā? Kas notiek tajā gadījumā? Tas jau ir atkarīgs ar cilvēku, arī jārunā par to situāciju. Ir cilvēks, kurš uzskata, ka viņš speciāli negrib maksāt sodu, un viņš pasaka, man nav, ja būtu nauda, es nopirku biļeti. Tad ir vai protokols, vai samaksā uz vietas. Ja policija ir, tad bišķiņ varbūt baidās no tā un samaksā, tad naudiņa arī atrodās uzreiz. Bet parasti jau ir tam, kas, ja viņš saka, man nav biļetes, es nopirktu, ja man būtu nauda, es nopirktu biļeti, jā, bet, ne jau viss tāda ir, kam ir nauda un nopērk biļeti. Viņš principi pēc brauc un nepērk to biļeti. Cik es tad tā pēc gadiem saliekot, saprotu, ka tu arī konduktorus esi piedzīvojis, ja? Tagad ir elektroniskā norēķina sistēma, pie kuras tad bija vieglāk strādāt. Es uzskatu, ka pie šitās viennozīmīgi. Te es visu pārredzu, kad cilvēks pēdējās 3 reizes ir kaut kur braucis, es redzu, cik viņam brauciens, cik ilgi mēnešu karteņi. Tur jau bija, tur arī bija savs kaut kas bija vieglāks, te savs kaut kas vieglāks ir, bet 21. gadsimts. Viss iet uz augšu, es arī domāju, ka šitas arī tomēr ir vajadzīgs tāds. Skaidrs, labi, lai tev ir veiksmīgi darba diena turpmāk. Paldies. Kolēģiem arī tieši tāpat. Paldies. Jā, lai veicās un lai viss ir kārtībā. Paldies.